Valsts un reģionālas nozīmes autoceļu uzlabošana, lai veicinātu pagastu savienojamību un reģionu attīstību. Realizēts pirmais publiskās un privātās partnerības projekts. Satiksmei atklāts teju 18 km garš mūsdienīgs moderns šosejas posms Ķekavas apvedceļš. Apstiprināti kritēriji pašvaldībām aizdevuma saņemšanai ceļu būvniecības projektiem, lai veicinātu mobilitāti pašvaldību teritorijās. Stājas spēkā izmaiņas līdzekļu izlietošanas kārtībai no autoceļu fonda programmas. Tagad pašvaldībām piemēro ilgtermiņa valsts atbalsta modeli ceļu uzturēšanai, kā arī līdz 75% palielināts valsts līdzfinansējums tranzīta ielu būvniecībai. Apstiprināts līdzfinansējums vairāk nekā 106 miljonu eiro apmērā militārās mobilitātes projektu pieteikumu atlases uzsaukumā Satiksmes ministrijas virzītajiem 5 projektiem, ko īstenos Latvijas valsts ceļi, Latvijas dzelzceļš un Limbažu novada pašvaldība. Jau 2. gadu Satiksmes ministrija rīkoja konkursu Ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indekss. 2023. gadā notika 2 ceļu satiksmes padomes sēdes, kur vienā diskutēja par nepieciešamajiem pasākumiem ceļu satiksmes negadījumu samazināšanai, un otrā aktualizēja datus par situāciju ceļu satiksmes drošībā Latvijā, secinot, ka 2023. gada pirmajos 10 mēnešos ir mazāk negadījumu, taču ir palielinājies bojāgājušo skaits. Gada izskaņā valdība atbalsta jauna tilta pār Salacu būvniecības ieceri Salacgrīvā. Mūsdienīgs un ērts sabiedriskais transports, lai nodrošinātu iedzīvotājiem mobilitāti visā valsts teritorijā. Atbalstīts Satiksmes ministrijas rosinājums nodrošināt bezmaksas braucienus ar vilcienu, dziesmu un deju svētku dalībniekiem. Satiksmes ministrija ar ilgtspējīgas mobilitātes pieturu piedalījās sarunu festivālā Lampa, kur ar apmeklētājiem diskutēja par drošāku, ērtāku un zaļāku pārvietošanos. Preses brīfingā informējām par plānotajām izmaiņām ceļu satiksmes likumā un ceļu satiksmes noteikumos, lai mazinātu ar elektroskrējriteņiem saistītus nelaimes gadījumus. Sabiedriskā transporta padome pēc Satiksmes ministrijas iniciatīvas pieņēma lēmumu, ka no 31. jūlija vilciens no Rīgas uz Liepāju un atpakaļ kursēs katru dienu. Īstenota informatīva kampaņa Laid kā lielais, kuras mērķis ir uzlabot bērnu un jauniešu zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un veicināt drošu pārvietošanos. Decembrī sāka kursēt jaunie elektrovilcieni. Rail Baltica projekta īstenošana. Februārī Rīgā notika kārtējā Sinijā Rail Baltica progresa sanāksme ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas atbildīgo transporta nozares ministriju un Rail Baltica ieviesēju pārstāvjiem, kurā pārunāja projekta finansēšanas līgumos noteikto mērķu izpildi. Apstiprināja Satiksmes ministrijas priekšlikumu par tematiskās komitejas izveidi Rail Baltica projekta ieviešanas pātrināšanai un starpnozaru jautājumu koordinētai risināšanai. Aprīlī notika pirmā Rail Baltica projekta tematiskās komitejas sēde, kurā diskutēja par zemju atsavināšanas procesa maiņu un nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem. Saeima apstiprināja likuma grozījumus Rail Baltica īstenošanas pātrināšanai. Radīts īpašs tiesiskais regulējums atsevišķu procesu optimizācijai, projektēšanas, būvniecības un nekustamo īpašumu atsavināšanas jomās. Satiksmes ministrija laida klajā informatīvo izdevumu Baltijas gadsimta dzelzceļa projekts, kas veltīts Rail Baltica projekta īstenošanai Latvijā. Septembrī valdība atbalstīja Rail Baltica projekta Latvijas pieteikumu iesniegšanai 3. militārās mobilitātes projektu pieteikumu atlases uzsaukumā, finansējumam vairāk nekā 191 miljonu eiro apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta. Oktobrī valdība atbalstīja papildu finansējumu Rail Baltica projektēšanas darbiem Latvijā, lai finansētu uzsākto projektēšanas darbu pabeigšanu 4 Latvijas posmos.
Oktobrī Latvija saņēma papildu 298 miljonus eiro Rail Baltica projekta turpināšanai no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 9. projekta uzsaukuma. Gada noslēgumā valdība konceptuāli atbalstīja līguma parakstīšanu par Rail Baltica pamattrases būvdarbiem Latvijā, sākotnēji pasūtot pirmās kārtas būvdarbus. To izmaksas 165 miljonu eiro apmērā paredzēts sekt ar jau nodrošināto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējumu. Decembrī paziņo, ka Rīgas panorāmu papildina Rail Baltica projekta ietvaros topošā pirmā Rīgas centrālās stacijas jumta arka. Eiropas fondu apguve transporta un sakaru jomā. Eiropas Savienības fondu 2021. līdz 2027. gada plānošanas periodā satiksmes ministrijas pāraudzībā esošo nozaru attīstībai pieejams finansējums vairāk nekā 903 miljonu eiro apmērā, apstiprinātas atveseļošanas fonda investīcijas 34,5 miljonu eiro apmērā veloceļu maršrutu attīstībai Rīgas metropoles areālā, 72,7 miljoni eiro no atveseļošanas fonda piešķirti dzelzceļa līniju elektrifikācijai un modernizācijai, 24,27 miljoni no atveseļošanas fonda piešķirti elektroautobusu un to elektrouzlādes staciju izveidošanai. Satiksmes ministrija ar aktivitāšu programmu Ilgtspējīgas mobilitātes pietura piedalījās jauniešu festivālā Kopums, kurā ar jauniešiem diskutēja par ilgtspējīgu un drošu mobilitāti. Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu 8 valsts pilsētās iegādāti 143 mūsdienīgi un videi draudzīgi autobusi. Atbalstīti noteikumi atveseļošanās fonda investīciju 16,5 miljonu apmērā apgūšanai platjoslas jeb pēdējās jūdzes infrastruktūras attīstībai. Starptautiskā sadarbība transporta un sakaru jomā. 2023. gadā parakstīts Latvijas-Ukrainas digitālais memorands par gatavību sadarboties digitalizācijas un elektronisko sakaru jomā. Aprīļa beigās Vācijā risinājās Latvijas-Vācijas ostu dienas, kuru ietvaros atjaunota vienošanās par Latvijas lielo ostu sadarbību ar Vācijas ostām Hamburgā un Lībekā. Oktobra sākumā Latvijas transporta nozares pārstāvji un uzņēmēji Kazahstānā pārrunāja sadarbības iespējas multimodālu transporta maršrutu attīstībā. Oktobrī realizējās vairāku starpvalstu dialogs par jaunu tirgu piesaistes iespējām un tranzīta koridoriem. Rīgas ostā pienāca pirmais graudu konteineru vilciens no Ukrainas. Air Baltica paraksta drošības līderības hartu.